Es atceros sev šajā sakarā vēl no bērnības laikiem, kad es arī sajūtu, ka pasaulē ir kaut kas labs un kaut kas slikts. Un tas vispirms nāca caur tevi pašu, vai ne? Kad tu redzēji, ka to tu pieņem, tas tev patīk, vai tas tev palīdz, tas dara labu, un tas tev nepatīk, to tu atgrūdi. Un tā ir viena no izvēlēm, kas patiesībā cilvēkam jāizdara jau ļoti agri. Tas sunis, tas labais ir tas, kad es jūtu mieru un saskaņu sevī. Tad es jūtos, ka tas suns ir pabarots, jo tas ir īstenībā diezgan vienkāršās sajūtas, kurās tu saproti, ja tu esi līdzsvarā un mierā, tā tad viss ir kārtībā. Ja mēs tā runājam par to labo un slikto suni, tad ir labi, ja mēs tos suņus iepazīstam, abus. Un tad nākamais, kad tie suņi ir mums audzināti, un praktiski mums nav par viņiem jādomā, vai visu laiku viņi jārausta vai jāpasauc, bet ka viņi paši zina, kurā mirklī ir jārej, kuri jāsargā, viņi zina, kurā mirklī ir mīļi jāpieglaužās, un tad arī tā dzīve tam saimniekam ir samērā viegli. Jo pilnīgi visi mēs gribam justies ļoti labi un harmoniski, bet mēs to nevaram izdarīt ignorējot sevi, uzskatot, ka kaut kāda daļa mūsos ir slikta vai nepareiza. Viņa ir vienkārši nelīdz galam dabūjusi harmonisku enerģiju. Man ir svarīga tā enerģijas apmaiņa starp mani un starp maniem vingrotājiem, starp cilvēkiem, ar ko kopā es strādāju. Ļoti svarīgs moments ir tieši tā enerģija, lai es spētu atdot viņiem enerģiju. Jo es zinu, ka ļoti daudz nāk gūt enerģiju pie manis, jo tas viņiem ir tāds moments, ka viņš uzlādējās. Cilvēkam tāds pamat, pirmā tāds vērtības, kas parasti saista šo garīgumu un tādas lietas, tas ir altruisms. Citu cilvēku pieņemšana un arī empātija, spēja iejusties citos cilvēkos. Tā pieredze, kas ir sliktajam sunim, viņa ir ārkārtīgi vērtīga, ārkārtīgi fantastiska. Viņai ir savs iemesls, kāpēc viņa šeit ir radusies. Viņa noteikti kļūst par ļoti pozitīvu pieredzi. Domāšana pēc būtības ir ļoti svarīga, bet cilvēkiem teikt, domājiet pozitīvi. Nevienmēr visiem strādā, jo praktiski domāšana arī savā ziņā ir fizioloģiskos aspektos iegrožota. Un ja viņam ir šīs negatīvās domas, viņam ir šīs daudz, tad viņam vienkārši pasakot domā pozitīvi vai trenē pozitīvi, īstenībā tā viņam ir milzīgas ciešanas vai pat milzīgs stress. Jo viņš saprot, ka viņš domā sliktas domas, bet viņš arī nespēja domāt šīs pozitīvās domas. Un šis stress viņam paaugstina un īstenībā nodara vēl lielāku ļaunumu nekā, ja viņš pēc būtības ir tas, mācās no esošā punkta, nemēģina kaut kur ielikt sev kaut kādās ideālās stāvokļos. Tās lietas, ko es pasaulē nesaprotu vai kuras man nepatīk, viņas automātiski ieiet tajā kategorijā, ko mēs teiktu sliktais suns. Katra šūna ir satur ļoti daudz informācijas un pieredzes, ko mēs no agras bērnības esam uzņēmuši, pārdzīvojuši, piedzīvojuši. Un dažbrīd cilvēki nespēja saprast un sajust pareizāk sakot, sajust savu ķermeni, viņi ir tā kā atdalīti, viņi dzīvo disociācijā, viņiem ķermenis ir atsevišķi no viņu, no dzīves, no sajūtām. Un šīs disociācijas rodās šo neizdzīvoto un nepieņemto piedzīvojumu, pieredzes un emociju rezultātā. Es teiktu, tas tāds diezgan ikdienas rutīnas darbs ar sevi, jo tur tāds vienkārši cilvēks kaut kā sāk to darīt, tas vilciens lēnām sāk kustēties. Un es teiktu, ka tas vairāk pat ir tā kā ieradums. Un kad ieradumam ir arī milzīga nozīme cilvēka dzīvē, tāpat kā cilvēks mazgā zobus katru vakaru, pie tā ļoti lielākā daļa sabiedrības ir iemācīta. Tas ļoti labi. Bet tieši tāpat arī var censties pozitīvi sevi noskaņot ik brīdi.
viena no labākām, varbūt tādām garīgām attīstībām ir tieši caur ikdienas darbiem. Vai tu mazgā trauks, vai tu slauki lieveni, jā, vai tu veidini telpas. Veidinot telpas vienmēr. Tas ir tā kā es aicinu konkrēto enerģiju, kas ir ārā aiz loga, nāc iekšā. Ja parasti runā par kaut kādām ikdienišķām rutīnām, par darbu, tad, kad arī no rīta ceļoties 5, domāju, to es negribu celties, jo laukā vēl ir tumšs un visi cilvēki guļ. Mani suņi vēl guļ un viņi pat nedomā celties un iet laukā. Es domāju, kāpēc man tas būtu jādara. Es vienkārši to podziņu, kāpēc man tas būtu jādara, izslēdzu. Un es vienkārši automātā eju tās pirmās savas 2 stundas, vienkārši daru. Es zinu savas rutīnas un es darbojos it kā autopilota automātā. Un pēc tam atverās, pēc tam ieraugu sauli, pēc tam ieraugu gaismu. Teiksim, šeit mēs esam šajā dārzā, tāpēc, ka mēs te mācāmies. Šī ir tā mācība vieta. Mēs tiešām esam it kā pilsētas centrā, bet mēs esam kā laukos, kā dārzā. Mēs visu eksperimentējam, mācāmies no tā, un pēc tam es iešu atkal kaut kur laukos dzīvot, un tur es tās visas savas iemaņas jau, un to visu es varēšu iemācīties. Nu, es jau būšu kaut ko iemācījies, un es to varēšu man jau praksē izmantot. Jo citreiz, piemēram, cilvēks, kas dara pavisam vienkāršu lietu, vai nu viņš mazgā logus, vai nu viņš galdnieks strādā, vai viņš strādā uz lauka. Viņš ir daudz, varētu teikt, garīgāks kvalitātes ziņā nekā cilvēks, kurš ilgstoši meditē un mācās kādas lietas. Pamēģiniet vienkārši ar fizisku dzīvi piemēru, kad jūs kaut ko ļoti mīlat, un tas būtu reāls fizisks suns, un jūs viņu barotu no rīta līdz vakaram. Es domāju, ka jūs ļoti ātri saprast, ka viss, kas ir par daudz, viss, kas iet ārpus mēra sajūtas un zelta vidusceļa, pilnīgi noteikti, pat visjaukākā pieredze, vienalga, vai tās būtu pateicības, vai uzslavas, vai ārkārtīgi lieli sasniegumi karjerā, kur tu esi milzīgi daudz pūles ielicis. Viss, kas ir par daudz, jā, emocionāli par daudz. Tas ir tas, kur tas labais suns ir pārēdies, un viņš sāk justies nevis labi, bet uz kādu brīdi slikti. Seši punkti, kas cilvēkam būtu ikdienā jāpievērš, kas ir smadzeņu higiēna un tādas praktiskās lietas, pirms mēs vispār virzamies kādās tālāk tādās garīgās attīstībās un arī pozitīvām domām ir jāsāk ar šīm 6 lietām. Pirmais ir kvalitīvs miegs. Mums nevar būt labas domas, ja mums neesam izgulējušies. Otrais, mums ir jāpēd vai jāpabaro arī smadzenes. Jāpastās, lai visi nepieciešami mikroelementi mums nedēļas ēdienkartē ir iekļauti. Trešais, fiziskās aktivitātes. Bez tā mums nebūs labas apziņošanas, un tur ir fizisko aktivitāšu rezultātā muskuļi rada tādas noteiktas vielas, kas ir vajadzīgas, lai veidotos mums jauni savienojumi smadzenēs, lai būvētu viņus. Un tad ceturtais mums ir jāizzina kaut kas, ir tātad jābūt vismaz reizi nedēļā, kas mums tik ļoti interesē, ka mums pazūd laiks un telpa, un kad ir tās lietas, ko mēs izzinām, mēs dalamies ar kādu citu vai stāstam tālāk. Tad 5. ir komunikācija. Komunikācija ar sev mīļiem, tuviem cilvēkiem vai autoritātēm vai jebkuru cilvēku, kura mēs gribam līdzināties. Svarīgi tieši dzīvā saruna, jo tas ir tas, kā smadzenes kalibrējās savā starpā, tā kā pielāgojās. Un tad tas 6. ir šeit un tagad, jeb stresa menedžments, jeb apzinātības paaugstināšanas. Tad tur ir metodas, praktikumi un dažādi vingrojumi, kas mums palīdz paaugstināt mūsu apzinātības līmeni par to, kā mēs jūtamies un kādas notiek izmaiņas katrā, varbūt pat minūtē. Memory Water misija vispār ir palīdzēt cilvēkiem palielināt bioenerģiju. Un tas tad to pranu vai dzīves enerģiju, vai čī, vai reiki, kurš viņu sauc. Un to bioenerģiju jau var palielināt dažādos veidos, ne tik, ūdens tā kā ir viena no fundamentālajām lietām, bet tas skar gan domāšanu, gan dažādas aktivitātes, gan vingrošanas, gan masāžas, gan lekcijas. Veselu
dzīvesveida kopumu faktiski, jo nevar tā, kā lai saka, tā pieiet, ka tagad devēji visi dzeriet ūdeni, un viss būs kārtībā, var pēc tam var uzdzert šņādu nadzērīs. Tas nav tā ideja. Mani vairāk vai mazāk pozitīvi baro un pozitīvi ceļ augšā skriešana. Kaut gan es nedrīkstu skriet. Man to nevajadzētu darīt, jo tur dažādi iemesli, kāpēc to nedrīkstētu darīt. Man tas ļoti patīk. Tas man nomierina, tas sakārto manas domas, tas man atver emocionāli vienmēr pēc jebkura skrējiena. Es esmu emocionāli atvērtāks un priecīgāks un jautrāks un varu vairāk izdarīt. Tā ir tā lieta, kas mani ceļ un kas man dod to labo enerģiju un ar ko es pats sevi baroju. Daba ir tas pirmais uzreiz tā aptieciņa, pie kuras es ķeros klāt. Ir tad brīži, kad es jūtu, tagad man ir jābrauc tūlīt pat uz mežu, uz priežu mežu, un tur ir vienkārši jāstaigā daudz stundas un jāatslēdz visi telefoni, un tur jābūt. Un tad es arī vienmēr jūtu pēc tam, kad kaut kādā veidā ar miedarbībā ar dabu kaut kas mainās. Un es aizbraucu uz laukiem, tādā pilnīgā rudenī, un es atradu to sevi pašu, un es biju viens ar sevi, un man vairāk nebija nekādi draugi, kuri man kaut kā ietekmē, vai kaut kādi radinieki, kuri ietekmē, un es sāku domāt, kā es tagad reāli, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Otra lieta, ko es cenšos darīt, ir savienoties katru dienu ar sauli, jo saule ir mūsu garīgais skolotājs, un viņa vislabāk atspoguļo to, uz ko mēs ejam, par ko mēs cenšamies kļūt. Saule ir tā, kas izstaro beznosacījumu mīlestību, un viņa spēj izstarot tikai tāpēc, ka viņa mīl pati sevi. Viņa apzinās to, ka viņa ir saules sistēmas centrs, un kad viņa rada visu, kas ap viņu notiekās, viņa tā kā uzņemās to atbildību. Un ja mēs mīlām sevi tik stipri, kad nāk tas starojums uz ārā kā saulē, tad arī tā mīlestība, tā enerģija spēja tā kā, iet apkārtējiem. Un atkal tas pats spoguļu princips, kad ja es mīlu sevi, tad arī pasaule pagriežās ar to pusi, ar to tā kā šķautni, kura mīl mani. Caur biodēju es spēju izdejot savu dzīvi un savienoties ar sevi. Un šī savienošanās ar sevi biodējā notiek satiekot otru, satiekot cilvēkus, satiekot dabu, satiekot kokus, augus, putnus, jo mēs katrs esam šī visuma sastāvdaļa. Un tad ir otrs cilvēks. Un šis faktors ir pats galvenais, jo cilvēkiem ir pats galvenais cilvēki, jo es sevi varu ieraudzīt tikai tevī. Ja es ieskatos tavās acīs, ja tu man smaidi, es jūtos labi. Un tas ir tas, kas palīdz šim sunim, mēs runājam par suni, tas viņu nepārtraukti baro. Svarīgākais, par ko būtu jādomā, svarīgākais tomēr ir domāt par sevi. Mīlēt sevi, būt pašam, nebaidīties būt pašam. Ja mēs būsim paši tādi, kādi mēs esam, mēs spēsim mainīt citus, mēs spēsim iedvesmot citus, un tā atvērtība un tā kopā būšana būs no tā. Ja es būšu patiesas un godīgs, ja es ticēšu sev, ja es mīlēšu sevi. Un neviens, izņemot mūs pašus, nevar pirmie sev atgādināt, kas tad man dzīvē ir vajadzīgs. Ja, un tas, kas man ir vajadzīgs, tie būtu tie ideāli. Kā es saku, ja pat viņi šobrīd nav iespējams viņus realizēt, tad akceptējot sevi, ka izrādās tas man ir vajadzīgs, tā ir tā barība, kas man ir vajadzīga, man vismaz rodas gan cerība, gan ceļš. Ķermenim ir lieliska atmiņa. Ķermenis visu atcerās, kas ar viņu ir noticis. Un mēs varam paši neatcerēties. Mēs varam aizmirst to stāstu, kas tas bija par stāstu, ko mēs varējām vai nevarējām, bet ķermenis to atcerās. Un tā kā arī ķermenim un mūsu zemapziņai galvenais uzdevums ir mūsu pasargāt, tad viņš saka, neko nedari jaunu. Dari visu laiku tā, kā tu darīji līdz šim, jo tas ir skaidrs, ka tas tev ļaus izdzīvot. Ja tu mēģinās kaut ko citu darīt, tas var būt diezgan bīstami. Par racionālo prātu es sapratusi, ka viņš ir ļoti noderīgs tikai tām situācijām, kurās tu esi jau varējis savākt tā kā pieredzi šīs dzīves laikā. Tā ir tāda instrumentu kaste, ko tu esi salasījis. Tu zini, ja tu esi ēdis indīgu ogu,
tad tev racionālais prāts saka otrais priekšā, to tu neēdi, jo pēc tam bija slikti. Un tā ir tā instrumenta kaste, kas tev nodara ikdienišķām jau situācijām, kuras tu esi pieredzējis. Bet ja tev nāk situācija, kur tu vēl neesi pieredzējis, racionālais prāts tev neko nevar pateikt, jo viņš darbojās ap instrumentiem, ko viņš jau ir vienreiz, ap situācijām, ko tu esi jau vienreiz pieredzējis, identiskām. Bailes nevar dot drošības sajūtu. Un sanāk tā, ka tur, kur mūsu drošības sajūta ir bijusi ievainota, mēs šajā sakarā jūtam bailes. Un pēc tam visu to aizstāvēšanas mehānismu, ko mēs veidojam uz bailēm. Bet viņš nestrādā pietiekami labi, jo tā mēs barojam šo te traumatisko aspektu. Visbiežākais, ko cilvēki saka, viņiem ir bail no daudz kā, no zināmām vai arī no nezināmām lietām. Un uz jogas matrača, pateicoties dažādām tehnoloģijām un enerģijām un mantrām, mēs varam pakāpeniski sevi izmainīt. Drosme ir garīgais spēks. Jā, tā kā arī, ko es varu teikt, ka kā tad barot to labo sunu sevī, prasiet pēc drosmes, prasiet pēc garīgā spēka, ne jau lai kaut ko pierādītu sev, vai lai pierādītu kaut ko pasaulē, tur nav pierādīšanas. Tur ir radīšana. Ir lietas, un šīs lietas kā mīlestība, afektivitāte un kontakts, to nevar iemācīties grāmatās, tas ir jāmācās praksē. Un biodejā mēs to darām. Es varu uztvert pasauli labāk, ja es esmu jūtīgs savā ķermenī. Ar prātu mēs, diemžēl, visu nevaram. Lai kā mēs gribētu skaidrot, bija jau laiki, kad cilvēks domāja, ka viņš var upes pagriezt, bet prāts ir kaut kāds atspoguļojums no tām sajūtām, ko mēs caur pieredzes iegūstam. Ir būtiski attīstīt un sajust savu ķermeni, neatdalot viņu no mūsu domām, sajūtām, netaisot kādas gradācijas, kad manas domas, mana dvēsele, mans ķermenis. Mēs esam viens vesels. Es izstiepu rokas debesīs, iedomājos, sajūtu, ka tās rokas iebrauc tajā augstākajā es un ievelku viņu sevī, tā kā to informāciju. Var meditēt ar domu, kad es eju augšā pa savu to kanālu pie augstākā es. Var meditēt ar domu, ka es eju sev iekšā līdz pašam centram, kur arī ir augstākais es. Eju sevī tik tālu, kamēr es nonāku ārpus laika un telpas. Kā es baroju labo suni? Es neuzskatu, ka vispār citu suņu, kā lai saka, citu suņu būtu, ir tikai labie suņi. Ir labais suns, kurš visu saprot, un ir kāda daļa mūsos, kas arī ir labs suns, tikai traumēts. Viņš vairāk cietas, viņš ne visu saprot. Mūsu latviešu izpratnē Dievs ir visa labā devējs, ja, neraugoties uz to, ka pasaulē, kad viņa tika radīta, ir arī šī ēna, ja, ir šis haoss, ja, tumsa leja, ja, no kura nāk tas, ko mēs sakām labais un sliktais. Bet sliktais ir cilvēka vērtējums. Sliktais suns, kā es teicu, vienkārši cietis suns. Viņš ir traumēts, viņam ir vairāk pārdarīts. Viņš ir jāpabaro ar kaut ko ļoti foršu. Tātad, ja nāks mums uzņemt satraucošu informāciju, kas destruktīvi, mūsuprāt, uz mūsu emocijām destruktīvi iespēju atstāja, tad noteikti tā ir tāda lieta, ko nevajag atstāt pusratā. Ar to, ka es izslēgšu ziņas un vairs neskatīšos, jautājums nav atrisināts, jo mana attieksme pret šo informāciju vēl joprojām ir palikusi tāda, ka mani tas satrauc, man ir nepatīkami un es neesmu atradis atbildi. Atbildi vienmēr kā radītājiem, ja mēs katru sevi skatāmies kā radītāji, ka katra mūsu doma rada, tātad vēl joprojām es neesmu palaidis no sevis to produktīvo sakarīgo domu, kas mani paša apziņu nomierina. Tātad, ja mani uztrauc tēma karš, ja mani uztrauc tēma bats, ja mani uztrauc tēma masu nemieri, vienalga, ja? Tātad man katram šim te terminam ir vajadzīgs atrast nomierinošo frāzi sevī. Manā dzīvē, lai top miers. Un lai pasaulē top miers.
Bet dabā jau ļaunums kā tāda konceptuāla substance nepastāv. Tas ir cilvēks rada ļaunumu, kad viņš novirzās no dabas izpratnes. Jā, un dabas izpratnes saistu ar kaut ko augstāku par mums cilvēkiem un kaut ko augstāku par pašu dabu. Un dabu es redzu kā spilgtāko dieva izpausmi. Jā. Saprāt, visi cilvēki visos laikos ir gribējuši būt tuvāk dievam. Dievam tā patiesā visuma izpratnē. Tas patiesības tuvumā, kas mēs īstenībā esam. Ja mēs esam nokrituši zemās vibrācijās, kur ir skumjas, kur ir bezcerība, kur ir tumsa, mēs nemaz nespējam sajusties lieli, mēs esam tādi puteklīši, mēs sev žēlojam un čīkstam, kad mēs jau neesam nekas un neko nespējam ietekmēt. Tāpēc tajos brīžos ir vislielākā nepieciešamība tā kā vērsties un tuvoties tam milzīgiem spēkam, tai gaismai, kas ir mūsu augstākais es vai Dievs. Tad arī mēs spējam tā kā apzināties sevi daudz lielāku un daudz vairāk ietekmēt situāciju. Tur nav tā, ka Dievs kaut ko pieļauj vai nepieļauj, Dievs atļauj. Atļauj būt. Un atļauj būt visdažādākajām formām un veidiem. Es esmu bieži citējis šo dainu, viņa skan sekojoši. Danco Dievs ar pērkoni, es ar savu bāleliņu. Pērkonām visa zeme, man 9 bāleliņi. Nu, lūk, un šajā dainā tiek parādīts, ka tur ir daudz lietas, ir tas mikro, makro mērogs, jā, par pasauli. Debesīs notiek tas pats, kas uz zemes. Un Dievs tātad, ja dejo ar pērkoni un pērkonām visa zeme, jā, tad pēc tādas simetrijas principa, jeb tādas analoģijas principa, kā daina ir uzbūvēta un visas dainas ir simboli, jā, viņiem ir simboliska šī struktūra, un tad mēs varam secināt, ka Dievs attiecas uz individuālo es apziņu, jā, un pērkonis attiecas uz mūsu kolektīvo mēs apziņu. Saprot, mūsu šī brīža pasaulē cilvēki ir pieņēmuši to dinamikas virzienu uz nepareizo pusi. Viņi skatās no centra, tā kā no savām acīm, tā kā uz āru. Un tā centrēt viņi uztver to visu. Ja? Tā kā es esmu tas centrs, ja? Ego no šejienes. Un tas, kas viss notiek ārpusē, tā ir tā mana pieredze. Ja? Tas, kas notiek ar mani. Un tas ir tas virziens, kurš ir pēc būtības nepareizs. Pēc visuma, vispārējā visuma savienības likuma. Mēs visi esam vienoti uz visām pusēm. Mēs neesam centrs pašā būtībā. To mums diktē mūsu ego. Viņš mums saka, šitais ir tāds un šitais ir tāds. Un tas karš arī mūsu galvās sākās no tā brīža, kad mēs saprotam, ka kāds var būt labāks par mums un kāds var būt sliktāks. Līdz ar to es varu būt labāks. Mēs visi esam vienas sugas pārstāvji pirmām kārtām. Mēs visi esam vienādi. Vispār visums ir viena dzīvība. Un līdz ar to šīs atšķirības, kas mums katram ir tā bagātība, no kuras mēs varam tikai papildināties un mācīties. Un tad, kad es sāku skatīties uz pasauli ar tādām acīm, kad es eju pie ielu un redzu cilvēkos atstarojumu arī no sevis, kad es esmu daļa no šī visa, es pavisam savādāk redzu lietas, jo šis dabīgums, kas mūsos ir, šis dzīves spēks, viņam ir tendence augt uz gaismu. Tie divi suņi sākās mums galvā. Tā ir tā mēs dzīvojam duālā pasaulē. Tāpēc, kamēr mēs risināsim to ar galvas palīdzību, mēs nekad nevarēsim noteikt, kas ir labs un kas ir slikts.
Dualisms ir mūsu izgudrojums prātā. Nav dualisma, ir vienkārši sajūtu amplitūda. Karsts un augsts, vai tad kāds no viņiem ir labi vai slikti? No šiem jēdzieniem. Neviens, ne otrs, viņi nav ne labi slikti, viņš vienkārši ir dažāda amplitūda. Lūk, lai tā dualitāte nebūtu, mums ir jāsaprot. Ja mēs visi esam vienoti, tas nozīmē, ka vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, tas ir iemeslu un seku pieredze. Tas, kas notiek ar mums, tas izraisa arī kaut kādas sekas, kuras atgriežas pie mums. Karma. Lielākā daļa garīgo mācību māca to, ka cilvēkam ir jāiemīl sevi. Tas nozīmē iemīlēt sevi visas daļas. Tādā gadījumā sanāk, ka mēs no cīņas ar sevi atsakamies. Mēs varam sevi audzināt, mēs varam atrasties ar sevi dialogā, mēs varam sevi ļoti, kā lai saka, trenēt, strukturizēt, mēs varam izvēlēties, uz kādiem ideāliem un mērķiem mēs dodamies, bet tas sākums ir tāds, ka es necīnos ar sevi. Es konstatēju faktu, kā es jūtos, un es netaisos ar viņu cīnīties. Es drīzāk viņu gribu saprast. Dzīvē mēs varam no daudziem skolotājiem gūt un iemācīties kaut ko, taču patiesībā viss atrodas mūsos. Nav vai tie skolotāji, kurus mēs satiekam dzīvē, vai tas ir kaimiņš, vai kāds guru no Indijas, vai no Tibetas, vai no Meksikas. Viņi visi atspoguļo tāpatās mūsējās kvalitātes, mūsējo iekšējo to, enerģiju. Mēs nemaz nespējam redzēt apkārtējos to, kas nav mūsos. Līdz ar to visi pasaules mīnusi ir mūsos un visi pasaules plusi ir mūsos. Un tas piemērs varētu būt tāds, ka mēs katrs esam kā bumbiņa un mūsu tas fiziskais ķermenis ir kā kristāls tajā bumbiņā. Un mūsu acis, mūsu uztvere ir tajā fiziskajā ķermenī un mēs skatāmies uz pasauli caur bumbiņas sienām, caur bumbiņas ārējo slāni. Un, ja es skatos uz pasauli caur sarkano krāsu, tad man viss pasaule šķiet sarkana, un es domāju, ka visi apkārt man ir sarkani. Kaut gan patiesībā es redzu tikai savu enerģijas daļu. Ja es pagriežu bumbiņu ar zilo pusi, tad es redzu atkal visu zilu. Un tā kā viss, ko mēs redzam, ir mūsu radīts, viss, ko mēs redzam, ir tikai mūsos. Un, ja mēs satiekam divi cilvēki satiekās, viens skatās uz otru caur sarkano, viņš teiks, ka šī bumbiņa ir sarkana. Tā kāds cits skatīsies caur zilo pusi un teiks, ka tā bumbiņa ir zila. Kāds teiks, nē, tā nevar būt, bumbiņa ir zaļa. Un patiesībā, ja es kā Dievs skatos uz abām bumbiņām, es varu teikt, ka šī ir caurspīdīga un šī ir krāsaina. Un šī nav zaļa, ne sarkana, nekāda. Tā kā viss ir mūsos un viss ir tikai un vienīgi mūsu atspulgs. Visiem vienmēr ir taisnība. Patiesības fenomens ir tāds, ka visiem ir taisnība. Jāmaina virziens, dārgie draugi, 180 grādiem. Look inside. Look inside. Tikai. Tikmēr, kamēr mēs meklēsim ārpusē kaut ko, kas mums patīk vai mums nepatīk, vai tas mums ir pieņemams vai nav, labāks vai sliktāks no sava centra. Tikmēr mēs iesim vēl tālāk un vēl tālāk. Tanī lūpā, kurā mēs atrodamies katrā savā dzīvē. Tad, kad mēs sapratīsim, ka tas viss nāk no šejienes, un te ir, cik daudz, ko meklēt. Un tad tur ir tas, ko tie cilvēki meklē kaut kur. Arī tur. Cilvēku nevar salīdzināt ar dzīvnieku, kurš vienkārši, teiksim, ēd, guļ un rej vai ņaud. Viņa uzdevums tomēr ir daudz augstāks, attīstīt savu apziņu un meklēt kaut kādas lietas, kuras viņam ilgtermiņā var palīdzēt. Arī kaut vai visas slimības, ja tā no tās puses kaut vai skatīties. Un veiksmē vispār dzīve arī ir atkarīga ļoti lielā mērā no tāds, kā cilvēks dzīvo, kā viņš domā, kā viņš attiecās, tas viss ir saistīts. Un cilvēki šobrīd vienkārši sāk
meklēt sevī, un to var nosaukt par apziņas paplašināšanu vai par garīgumu. Jo garīgums tas nav kaut kas tāds, kas mums var būt vai var nebūt, mums varētu būt kaut kāda attieksme pret to, tas ir garīgs, es neesmu garīgs. Tā ir tā mūsu kopēja apziņa. Tur, kur mēs šobrīd dzīvojam, mūsu nākošais solis apziņas paplašanā ir garīgums, un mēs nekur no tā nevaram nokļūt. Tad, kad mēs beigsim, atlaidīsim to ego, atlaidīsim to savu ilūziju par to, kas mēs esam, es esmu mākslinieks, es esmu direktors, es esmu tur, lūk, man vizītkarte, redziet, es esmu tas. Man jādomā kā tam, jo es esmu tāds, es taču esmu tas. Jā, tāpēc šitais tagad būs sliktais. Jā, kas man ir uzrakstīts tenī manā darba līgumā? Man jāsaka, ka šitais ir sliktais. Ja mēs iedomājamies urbmašīnu, tad pati urbmašīna būtu gars, tā enerģija, kas kustina, to urbmašīna būtu gars, tā urbmašīna pat varētu būt dvēsele, taču pats urbja galiņš ir ego. Tas ir tas, kas saskarās ar šo realitāti, ar šo dzīvi, un viņš ir tas, caur ko Dievs saskarās ar materiālo pasauli. Un, tas ego ir traucēklis tad, kad viņš domā, ka urbmašīnā ir tikai urbīts un nekā cita nav, kad urbis ir pats galvenais. Taču, plešot apziņu, mēs saprotam, ka bez urbmašīnas urbis negriezīsies, un bez elektrības urbmašīna negriezīsies, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Un lielākā problēma, kad ego, kas ir pirksta gals, ar ko Dievs saskarās ar realitāti, ka viņš domā, ka viņš ir viss un viņš ir situācijas noteicējs. Ego mums ir 3. čakrā, saules pirmumā, taču mums nav tikai viena čakra. Un ego domā, ka viņš ir galvenais, ka viņš ir boss un ka viņš rulēs pār visu, tad viņš neļauj pārējām čakrām izpausties. Un sanāk, kad tāda šaura tā realitāte, kurā viņš spēja. Viņš ir vajadzīgs, bez ego nebūtu, mēs šeit nebūtu. Un ego ir tas, kas attīstās un mācās. Dvēseli un gars viņi uzņem jaunu informāciju, taču tādā ziņā viņi zina visu vienlaicīgi. Taču, lai praktiski viņi to informāciju pārbaudītu, ir vajadzīgs ego, kurš tad nāk šeit un kurš ir šeit, tā var teikt. Fiziskā inkarnācija tieši tāpēc ir cilvēka dzīvē, ka tā ir Dieva iespēja piedzīvot izaicinājumus, piedzīvot, kā viņš iet cauri pretestībai. Visi ceļi ved uz mājām, viens ir garāks, viens ir īsāks, cits ir vieglāks, cits ir grūtāks. Bet nav nekā nepareizi. Tas, ka mēs uzreiz visu nezinām, tas nav nosodāms un nav nekas slikts. Jebkurš ego, jebkurš prāts, viņš maldās un pārbauda, bet kamēr mēs neuzzinām to, kas mums nav vajadzīgs, tikmēr mēs nesaprotam to, kas mums ir vajadzīgs. Un tāda izslēgšanas metode. Nepamēģinot, tad mēs neuzzināsim. Labāk ir skriet apkārt un mēģināt, nekā sēdēt un gaidīt, ka kaut kas notiksies. Es dzīvoju tāpēc, lai man būtu interesanti. Es nedzīvoju šeit pienākumu dēļ. Un neviens cilvēks nedzīvo šīs planētas pienākumu dēļ. Tad, kad mēs sākam meklēt sevi un pieņemam sevi kā daļu no kopējā, mēs atklājam to, ka mēs paši radam to, kas mums apkārt notiek. Tad, kad mums nav vairs bailes atlaist tās ilūzijas, pie kurām mēs turamies, mūs vada bailes mūsu dzīvē. Bailes, dažādās formās. Bailes pazaudēt to, kas mums ir. Bailes no pārmaiņām kaut kādām. Mums tā ģimene, tā galviņa mums ir uztaisīta tādā veidā, ka viņi cenšas mūs nosargāt. Neiet pāri nākošai pieredzē, nedrošībā. Tur ne. Tāpēc mums visu laiku ir tādā lūpā.
Un mēs varam vienām tādām pašām kļūdām zisties pret sienu. Pasaule pastāv ar to, ka tā nemitīgi tiek radīta. Nav jau tā, ka pasaule vienreiz radīja, un tad viņa kaut kā tur ir, un tad tūlīt beigsies. Ja? Viena pasaule, kaut kas pasaulē rodas, un kaut kas pasaulē beidzas. Tā tas ir. Taču kopumā pasaule nemitīgi tiek radīta. Arī cilvēkā nemitīgi kādas šūnas dzimst, nemitīgi kādas šūnas mirst. Kādam varbūt nepatīk tā doma, kad mēs esam radītāji un kad visas problēmas mūsu dzīvē ir mūsu paši un visas nepatīkamās situācijas, un mēs tur skatāmies uz pasaules notikumiem, tur uz Ukrainu, uz vēl kaut kurien un domājam, ka tā trakā pasaule tā taču mūs nospiedīs un noēdīs. Taču patiesībā arī tie notikumi ir visi mūsu radīti kaut kādā ziņā. Kaut kādās citās dzīvēs mēs paši esam gājuši ar ieročiem rokās un slaktējuši citus. Tā kā tas atspoguļo tikai to informāciju, kas ir mūsos, un vienīgais, ko mēs varam darīt, kā mainīt sevi. Un ja mēs esam tie, kas radām savu dzīvi, savu realitāti, ja mēs spējam uzņemties atbildību par to, ko mēs radām, tad arī mēs esam tie, kas spēj izmainīt to realitāti. Un katru nepatīkamu lietu mēs spējam pagriezt uz patīkamu. Ja mēs skatāmies uz situāciju uz zilo krāsu, un mums viņa nepatīk, mēs varam to situāciju pagriezt ar oranžo vai dzelteno krāsu, tā kā mums patīk. Un tā mēs varam izdarīt ar jebkuru situāciju mūsu dzīvēm. Atliek tikai apzināti dzīvot un vērot visus notikumus. Un uzskatīt, ka eksistē tikai tas, ko mūsu prāts var noformulēt, un aiz tā nekas nē. Tas ir diezgan augstprātīgi, man šķiet. Tas, ka mēs kaut ko neredzam un nesaprotam, tas nenozīmē, ka tas tā nav. Tas, ka mums tās smadzenes sargājot, mums saka, nē, tur, kur visi zināms, kur šeit ir paskaidrots, mīlestība, paskaties, Kosmopolitāna, žurnāli, Lilī, nezinu, es nesaukšu nevienu šeit. Tur viss par mīlestību ir rakstīts. Tur jūs atradīsiet sirds, jā, kas jūs nezinu, kāda sirds izskatās, sarkana, šitāda te, ar bultu vēl cauri. Mīlestība, jā, sirds. Neiet tālāk, nemeklējiet, skatieties uz ārstu, skatieties, ko jums piedāvā, jūs taču varat nopirkt. Ja, priekš kā jums pašiem tas vajadzīgs. Mēs esam dzīves režisori. Vai nu mēs to saprotam vai ne, bet tas ir fakts. Tas vienkārši tā ir, un cilvēks agri vai vēl par to pārliecinās. Jautājums, kad? Tātad tie cilvēki, kuri sevī visus suņus ir sapratuši, viņi ir stipri mierīgi, daudz vairāk pasmaida par to, kas pasaulē notiek, un diezgan spēcīgi saprot, ka viņš pats ir izraisījis šo te ūdeni šūpošanos savā dzīvē, savā apkārt, un viņš skatās, uz kuru pusi viņam tālāk kā šūpot. Ko ir vērts vēlēties, tas ir, lai tev būtu mierīgs prāts. Jo tev ir mierīgs prāts, tas nozīmē, ka tev ir laba veselība, ka tev ir labi draugi, ka tev ir pietiekoši naudas. Tas nozīmē, ka tev principā viss ir jau. Un to ar vienu lietu var visas lietas dabūt. Viss ir enerģija, viss ir materiāls, arī domas ir materiāls. Domas vienkārši ir tik smalka matērija, kad mūsu tehnoloģijas, mūsu acis, mūsu maņas nespēja, viņas tā kā maņas spēja detektēt, un tehnoloģijas nespēja detektēt. Taču viss, tāpat kā mūsu ķermenis veidojās no šūnām, šūnas veidojās no atomiem, atomi no elektroniem, elektroni tur no vēl smalkākām lietām, tāpat tās arī mūsu domas. Viņas varbūt nesastāv no atomiem. Ar laiku viņas kļūst par atomiem un materializējās, taču jāapzinās, ka tas viss ir enerģija, un enerģija nekur nepazūd. Ja es kaut ko nodomāju, tad agri vai vēl tas materializēsies. Ja vien es nepalaižu pretēju domu, kas iznīcina to iepriekšējo domu, kas ir visbiežākais iemesls tam, kāpēc mums nepiepildās kaut kādas lietas. Jo es nodomāju, ka es gribu, un tāpat laikā nodomāju, ka es to nevaru atļauties, vai man tas nepienākās. Par domu spēku es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs to savu arī to kursu iekšējo to kuģi stūrējam uz priekšu. Man liekas, ka domas tiešām materializējās, un es esmu to savā dzīvē piedzīvojusi nevienreiz vien,
kad domas un vārdi nonāk absolūti 100% fiziskā izpildījumā manā priekšā. Gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē, kas man ir mācījis būt ļoti uzmanīgai ar visu, ko es domāju un ko es runāju. Patiesībā pat nav jārunā, bet pietiek jau ar domām. Jā, domai, protams, ir ļoti liels spēks un liela daļa to jogas piedāvāto tehniku uz to arī balstās. Mēs lietojam gan afirmācijas, gan mantras, lai mainītu to domu spēku. Jo tās domas, viņas... Mums jau viņu ir ļoti daudz, un mēs viņus arī lietojam, kas nav nemaz mūsējās, bet kaut kādā iemesla dēļ, kad kāda, nezinu, kaut kādas mūsu problēmas sakarā esoša doma mūs pārņemt, viņi tā kā sabojāsies plati, visu laiku griežās. Es jau to nevarēšu. Un tad tik pa brītiņiem tu saņem apstiprinājumu, ka tiešām es šito nevarēju, un arī šito es nevarēju. Pašiem ir jāliek un tajā ūdenī iekšā tā informācija, tās labās domas, ko viņi vēlās sev un vēlās citiem, jo patiesībā, kad cilvēks runā ar ūdeni, viņš īstenībā runā arī pats ar sevi, jo gan tajā pudelē ir vairāk ūdens, gan arī cilvēkā pašā ir ūdens. Un tad tas viss jau tā ir tāda miedarbība. Visam tam ir ietekme. Tas, kāpēc tu nonāci kaut kādā situācijā, tas ir ļoti lielā mērā arī atkarīgs no tā, ko tu esi līdz šim domājis un darījis un kā tu esi virzījies, ko tu esi izvirzījis par mērķiem. Ļoti daudz jāuzņemās atbildības. Un tas ir tas, no kā cilvēkam ir īstenībā bail. Viņam ir bail no šīs te ārkārtīgi lielās atbildības, ka es tiešām pats par visu esmu atbildīgs. Nevis par citiem cilvēkiem, bet savā dzīvē izrādās par visu to, ko es jūtu, es esmu atbildīgs. Es noraidu tādu pozīciju, ziniet, man slikti mācīt, tāpēc es esmu nekaunīgs, stulbs un dumšs, jā, un slinks. Es domāju, ka cilvēkam vajag arī pašam noteikties, jā, bet pašnoteikties, tas nozīmē, tu pats pilnveido savas zināšanas, savas prasmes, tu pats paplašini savu apziņas loku, ja? Tu aktīvi līdzdarbojies. Ja? Un tad jau tā situācija uzreiz izmainās. Tu nevis meklē vainu vispār vienmēr apkārtnē, bet tu esi līdzatbildīgs pats par to savu dzīves situāciju, vai par savu sapratni vai nesapratni, ja? Par to, ko tu dari vai nedari. Daudz cilvēku tur sūkstās, stāst, kas viņiem nepatīk, ko viņi negribētu, bet enerģija jau plūst tur, kur to fokusē. Jo tu domāsi par tām lietām, kuras tu negribētu, viņas jau ienāks tavā dzīvē, jo tu vienkārši uz viņām fokusējies. Tas ir tāds kosmiskais likums, kad... Nav svarīgi, ko mēs taisam ar domu. Svarīgi ir tā doma, ko mēs ieliekam. Ja mēs taisam zupu ar domu, ka mēs būsim pāēduši, ka viņi būs garšīgi un ka viņi būs enerģiski bagāta, tad viņi tāda arī būs. Ja mēs taisam sliktā garastāvoklī ar domu, ka nekas jau man te labs nesanāks, tad tā zupa būs diezgan neēdama. Tā kā es pati piedaru pie cilvēkiem, kas uzskata, ka viss tiešām ir vairāk vai mazāk atkarīgs no jūsu domāšanas un attieksmes, tad savā dzīvē es to ļoti ņemu vērā. Es teiktu tā, ka pats galvenais ir mūsu attieksme, ar kādu mēs vispār pieņemam pārtiku. Arī fizisko, jā. Bet, protams, ka tā pārtika, kur ir piedalījušies paši cilvēka rokas vai viņa veidotā, tā vienkārši nes vairāk mūsu psihisko enerģiju, un tas mūs uzlādē daudz labāk. Jo mēs paši esam radītāji, mēs paši saņemam pieredzi, ka mēs baudam savas radīšanas augļus, un tā kā cilvēks tiešām ir pēc Dieva ģimju un līdzības radītājs, tad sanāk tā, ka nav lielāka kaifa, kā piedzīvot to, ka tu vari radīt, tu vari saņemt rezultātu. Piramīdās, tajos organitos, tā informācija no apkārtējās telpas tiek fokusēta iekšā arī merkabā vai kristālā. Kristāls ir tas, kas to informāciju sašķaļ, sadala, pārvērš viņu atkal izmantojumā. Ja mums pa istabu peld kaut kāda situācija, kaut kāds dusmu mākonis vai kaut kāds strīdu mākonis, tad viņš tiek ierauts iekšā tajā piramīdā, tur viņš tiek sadalīts. Sadalīt teikumi pa burtiem, tā var teikt. Un no burtiem jau var kombinēt jaunus teikumus. Un tos burtus mēs saņemam atpakaļ, un mēs no viņiem jau varam kombinēt jaunas domas. Teiksim, ja cilvēks
nedzīvo apzināti, viņam apziņa ļoti maz to transformē, vairāk viņš tikai aplīja ar tām domām un mākoņiem. Un tādā gadījumā tas organīts ir tas, kas palīdz atcerēties, ka ir jātransformē, kad ir jāšķeļ kopā viss tas mākonis. Labās ziņas ir tas, ka cilvēka domu ātrums ar katru brīdi top ātrāks. Un visa mūsu apkārtējā dzīve par to arī liecina. Laiks ir ātrāks, komunikācijas starp cilvēkiem ātrāk, ja, jo tieši tas, kas notiek mūsu apziņā, tas pats ir vērojams arī apkārtējā pasaulē, tehnoloģijās un tā tālāk. Tikai darot pēc savām sajūtām, pēc savas intuīcijas, mēs vērsim vaļā to savu potenciālu, un tikai tad mums radīsies kaut kas unikāls. Mācīties pie Da Vinci glaznot, viņš var iemācīt tikai to, ko viņš māk, un tā ir viņa pieredze, nevis manējā, ja es to darīšu. Tāpēc es ieteiktu katram darīt pa savam, un tad arī tā pasaule kļūs krāsaināk un interesantāk, jo katrs radīs kaut ko atbilstoši sev, atbilstoši savām vajadzībām. Mūsu dvēseles ļoti spēcīgi izvēlējās, ka viņas grib šajā ļoti intriģējošā planētā paspēlēt spēli. Es varu radīt pa vidu paintballu kaujai. Domāt konstruktīvi, ticēt tam, ka tās lietas, ko es radu, ir man vajadzīgas, ir pasaulē vajadzīgas. Kā cenšos pagriezt savu apziņu tādā virzienā, kādu es gribētu sev redzēt. Galvenokārt es cenšos dzīvot apzināti un saprast, ka katrs notikums kaut kādā ziņā ir priekš manis, es viņas radījis, un kad viņš tieši man kaut ko dod. Pats labākais tajā visā. Ja mums ir labi nodomi, un mēs viņus barojam un ticam viņiem, tas būtu laikam tas labais suns, par ko to indiāņi teikā ir teikts. Ka ticiet sev, ticiet saviem ideāliem, ejiet to stipri interesanto ceļu, kurš ved uz ideālu piepildījumu. Un tas būs tas veids, kā tikai tas labais arī tiek barots.